Šo Rīga par sēriju tev piedāvā Izaugsmes fórums 2013. Piesakies un attīsti savu biznesa ideju. Filmējam, jā. Kā tā mīļākā filma? Man mīļākā ir Shutter Islands. Ko tu dari? Ko tu dari? Es jautāju, kā viņam mīļākā filma? Paga, vecīt, kā tev sauc? Rīga par kino. Kā tevi sauc? Ko tu dari mēs? Kā tev sauc? Tālis. Man ir Alfs, jūti atšķirību, tinies prom. Kā tev mīļākā filma? Kāda ir tev mīļākā filma? It's all gone Pete Tong. Snatch. Snatch. Un kas ir režisors? Guy Ritchie. Man tādas ir daudzas, tikai tās visas ir tapušas ļoti sen. Kā lūdzu? Paģiras. Un rītos mums otrā daļa sāk. Krēsla. Jā. Kas tev ir režisors? Es nezinu īsti. Galvenajās lomās? Es nezinu. Kā tev šķiet, kāpēc Krēsla vēl nav dabūjis Oskaru? Nevaru īsti tā pateikt. Un droši vien varbūt kāds kļūdas uzņemšanā. Notebook. Un kas ir režisors? Nezinu. Galvenajā lomā? Nezinu. Академия идут в школу. Там играет Snoop Dogg. Snoop Dogg выращивает траву. Kas scenārija autors paģirās? Tur ir jautri. Tur ir interesanti, kas notiek, kad viņi tur piedzerās un neko neatcerās. Across the Universe. Un kas tai filmai ir režisors? Ei, Džeki, jūs taču esat baigie kino fani, vai ne? Jā. Nē! Vismaz jā, viens pareizi atbild. Sit 5. Titaniks. Hačikov vai Titaniks? Titaniks. Titaniks. Un kas Titanikam režisors? Es nezinu. Kas ir Titanika režisors? Kto? Tu ar ko Avataru arī? Viņa vārds ir Pīrs. Nē. Pīrs, Brās. James Camerons. Kas ir galvenajā lomā? Kate Winslet un Leonardo DiCaprio. Kas Titanikā galvenajā lomā? Mīlestība. Kādas divas filmas nesen Berlīnas kinofestivālā mūs triumfēja? Es zināju. Nezinu. Ko-nibudь про баскетбол, которая? Nezinu. Es nezinu. Mammu kaut kādu. Mammu? Jā. To nezinu. Nezinu. Jā. Es redzēju, tur, kur bija, tur tā skūteri brauca. Tu esi redzējis to filmu? Nē. Rīgas sargi. Jā! Kas bija Berlīnē vēl? Eži, liela, pila. Sētā. Jā. Mamma, es tevi mīlu? Jautājums. Jā, režisors tai filmai ir? Norda kungs. Mēs tikko skatījāmies ļoti labu filmu. Ļoti baismīgi bija. Bais vai ne, jo tur ļoti šausmas Jā. un spoki. Jā. Es arī biju uz to filmu, man arī bija diezgan bail tajā brīdī. Es esmu profesionāls filmas Mammu, es tevi mīlu fans, jo man liekas, tas tiešām ir ļoti liels panākums latviešu kino pēdējo, teiksim, pat 20 gadu ietvaros. Ļoti vienkārši, ļoti emocionāls, uzrunājošs stāsts. Darīs. Super, mums ir jauns cilvēks. Sveiki! You're from Sweden? You're from Sweden? Gang heter den. Vad fan heter den här filmen? Vad heter den gangsterfilmen? Gangster, vad heter den? Viņi saka, ka viņam patīk abiem iet uz kopā guļamistabā. Nej men, pang! And I'm dead. Ko jūs zināt par latviešu kino? Daudz jūs zināt. 3 latviešu režisors nosauciet. Streičs. Jā? Kurš tieši? Jānis. Kalniņš. Streičs. Nords. Jānis Streičs. Jā. Vairāk es arī nezinu. Nosauciet kaut vienu Latvijas kino festivālu. Kā sauca? Tur, kur tas suns bija Belmošs. No kuras filmas frāze aizved mani uz Munameģi? No kuras? No kuras? Tieši tā. No kaut kādas latviešu filmas. Limuzīns aizņakts krāsā. Man liekas, ka limuzīns aizņakts krāsā. Limuzīns aizņakts krāsā. Jā, Kas to te? Jāņa nakts limuzīnā, jā. Belmošs. Jūs skatījāties Oskars? Nē, nebija laika. Balvu par labāko filmu dabūjā filma Es mīlu tev, mammu, man liekas. Oskara ceremonijā, jā. Tā bija pilnīgi pareizi. Ja pat tev uzņemtu filmu, kāda tā būtu? Noteikti tā būtu tas sižeta filma. Filma kā aizraujoši piedzīvoja. Tā nebūtu
īpaši dinamiska, nesteidzīgs, melanholisks, melodramatisks Eiropas kino. Tā var piedzīvojama filma. Par mīlestību un... Tā kā retubā. Tā būtu Jolo. Kas ir foršāks, torrenti vai kinoteātris? Kinoteātris. Kādēļ? Tādēļ, ka kinoteātris ir tas īpaši šauri. Kino tomēr ir kolektīvās skatīšanās forma. Tu aizēji, tu saproti, ka tagad būs filma un tagad ir ērti, tagad tu koncentrējies tikai filmai. Pilnvērtīgi kino attēlu var izbaudīt tikai uz lielā ekrāna.